Kalēja laime. Reiz dzīvoja kalējs, kas cītīgi strādāja no dienas dienā un pat dažu nakti pavadīja vaigas viedros. Bet pie bagātības tā arī netika. Tam tikko pietika, lai ģimenei sagādātu iztiku. Kādu nakti kalējs nosapņoja, ka tam 3 dienas pār tiltu jāstaigā. Arī tilta atrašanās vieta sapnī tika skaidri norādīta. Tur esot kalēja laime. Kalējam bija apnikusi nabaga dzīve. Tāpēc viņš nolēma darīt, kā sapnī teikts. Devās uz tiltu un staigāja tur šurpu turpu visu cauru dienu. Taču nekas neparasts neatgadījās. Arī nākamajā dienā viņš devās staigāt pār tiltu. Bet atkal nekā. 3. rītā kalējam nebija vairs vēlmes nekur iet. Viņš labu laiku domāja, līdz nolēma. Ja jau es 2 dienas esmu darījis tā, kā man sapnī lika, tad darīšu arī 3. Viņš devās uz tiltu un atkal staigāja turp un atpakaļ. Netālu no tilta dzīvoja vīrs, kas 2 dienas bija vērojis kalēju staigājam. 3. dienā ziņkāres zīts, vīrs atnāca līdz tiltam un jautāja kalējam. Paskaidrojiet man, ko tu šeit uz tilta meklē? Redzu tevi jau 3. dienu, bet kā nesaprotu, tā nesaprotu. Kalējs atbildēja. Man sapnī apsolīja, ka uz šī tilta es atradīšu savu laimi, bet šķiet, ka esmu te velti staigājis. 2. vīrs atsauca. Kas tad var sapņiem ticēt? Es redzēju sapnī, ka zem kādas kaltuves sliekšņi ir aprakts pods sudraba, bet es nelikos neziņas. Vīrs aprakstīja sapnī redzēto kaltuvi, un kalējs saprata, ka tā ir viņa paša smēde. Viņš atkārtoja 2. vīra vārdus. Taisnība vien ir, tiem sapņiem jau nevar ticēt. Pats kalējs steigšus devās mājup un sāka rakt. Pēc maza brīža lāpst atdūrās pret podu. Kalējs turpināja rakt līdz izcēla podu pilnu ar sudrabu. No kalējs bija bagāts, bet tam dēļ darbu viņš gan netameta. Reiz pie viņa atnāca kāds vācietis, lai apkaļot tā kumeļus. Kaltuvi aplūkojot, viņš pamanīja tukšu naudas podu un sāka to tuvāk aplūkot. Uz poda bija kaut kas uzrakstīts svešā valodā, kur gan kalējs nemācēja. Vācietis izlasīja uzrakstu un taujāja. Kur šis katls ir atrasts, to būtu svarīgi uzzināt, jo te stāv rakstīts, ka 2 pēdus zemāk atrodas pods zelta. Kalējs nopriecājās, bet teica, kas gan to nezin, no kurienes šis pods? Nopirka to tirgo no kāda svešinieka. Tik līdz vācietis bija aizbraucis, kalējs atkal devās rakt, un drīz vien arī zelta pods bija tam rokās. Nu bija kalējs patiesi bagāts. Lai cieminieki neskaustu kalēja bagātību, viņš katram izdalīja pa stopam zelta.